chat. We are right now 5 guys. Edgars, Hārdijs, Artūrs, Gatis and Albert. Random split incoming. Vote 1. Tātad Hārdis. No politics, no favoritism. Pure dog side destiny. Tīkliņš, man liekas, jāgatavoja. Varbūt arī nē. Nu, kāda ir? Liela? Liela. Oi, nē. Es metu ar domu, ka tur ir zivs. Tu man jautāji vēl, vai es tur iemetu? Nu, tas bija vairāk tur. Cik divas tev laivā bija? 2. Laivā. Laivā? Priecīgs cilvēks. Nav lupa līdzi, es neredzēju. Ir? Jā. Yeah, boy! Kāda? Kas tur notiek? Aizbrauc ar tam kokam pāri. Nē, tas jau tāds mīgs. Tā zāle. Jā? Labs asarīts. Smupaņiem. Jā, es domāju uzcepam. Vajadzētu iegriezt. Un bez. Pēc Latgales zivs garšo. Negribās arī vēl palikt savs. Labais? Jā, nu jāņem nost, kur tā bļodi. Un mēģina tad no iesmiņas. Griezt. Kā man fočuks vispār šito mitrumu izturē. Tā, nu, tad teica servēšana. Tas ir kāda domīša. Bišķi salātē. Reku vai bišķiņ desiņš ir. Gada zivs. Jā, nu sveiciens 2. maijā. Tev gātā, ka nebija aizskrolāts līdz galām. Tā nav mana vakardiena. Nē, tā ir. Nopauzē ar savu Megatronu. Tagad? Ai, ai. Priecīgs cilvēks. Šodien, 2. maijā, ir noslēdzies 1. maija Krāku ezera čempionāts, kurā tik noķerts pāris zivs. Tad Edgars Noķēra 0 zivis. Šogad.
Nākamgad būs daudz. Nu, tev viena uzspēlēšana. Nu, viena. Jā, viena. Rokām. Rokām. Hārdijs. Divas zīves. Divas līdas. Lielākā, arī bija tev. Grūti pateikt, es neredzēju, kāds tev bija kā spēlējās. Jā, mēs šoreiz nebijām baigi naskie uz mērīšanu, jo viss bija tāds zemēnieks. Plus mīnus. Gati, kā tev? Kāda tev bija? 0,5. Man bija 3 zīves. Es divas līdakas. Šodien vakar bija viens asars, kur mēs vakaradiņās arī tā ir ļoti veiksmīgi un cienīgi ar ķiplociņu un dilītēm kopā notiesājām. Visbeidzot! 4 zīves! Artūrs Krastīns! Krakena čempions. Visi viena izmēra. Bet Bet kopvērtējumā, kvantitāte. bet tev lielākais māmiņas. Nu tā kā tā, paldies, ka skatījāties. Reka vēl ir nākamais. Albertam par asaru. Dažādi. Un apēsts. Arī, tas arī. Bez. Gati mierinājumu balvu. Veicināšu. Sopiņš Paldies. plašiem gaujas. Paldies. Nu, ar to arī ir noslēdzies mūsu krāku čempionāts 2026. Nu ko? Tiekamies pēc gada, kādā citā skaistā ezerā, varbūt Latvijā, varbūt kaut kur jau ārpusē. Un vēl viens neliels sīkums, kad mēs atbraucām, šeit bija tāda, paliela tāda atkrituma čupa, kura šobrīd ir visa vai ietikusi iekšā mūsos atkritumu maisos vai arī nodedzināts. Tā kā arī uz šo mēs aicinām atbrauc, atstāj daudz kārtīgāk. Zināji, ka šitā latviešu dziesma? Latvija! Rastāv tā kāds šitā, viņam mopītē. Es braucu no rīta. Jā, tas brauc. Ja? Jā.